Kas bija? Sveiki skatītājiem! Svētdienas diena, 8. oktobris. Bembis garažā stāv. Doma bija savādāk iesākt video. Nu, lūk, sākt jau Husqvarnas dzinēju vārtu kopā. Rek jau špilkas ieskrovēja. Nu, lūk, te vēl jaudas vārsts. Gribējuši telēt virsū. Nu, un tad pie reizes parunāties par šo un to. Par Halku, par manām čakrām, par BMW. Nu, un par vēl dažādiem, jā, tiem dažiem komentāriem, kur man tur tika ierakstīti vēlreiz paldies, kad rakstat viņus, kaut arī kādi tur bija. Nu, lūk, jo tā ir saziņa, un tagad mēs zinām, ko, lai kā, un, nu, kā uzlabot, teiksim, palielināmo stiklu. Jā, man arī basīja laukā, bet, nu, labi, jauna kamera, jauna rakursi. Durvis ir vienās, poltergeists. Vakar bija kopistiskā pirtī, nē, bet, nu, pirtī numur 1 svinējām dzimšanas dienu draugam. Nu, labi štev. Diezgan tuvu, bet ir bēda. Ejam skatīties. Tā vietā, lai māku kopā dzinēju, mēs nodarbosim ar zāģēšanas darbiem. Jo ir nokritis koks. Bērs. Diezgan sūdīgi teikšu, kā ir. Tagad iela izskatās plika, bez šitā bērza salauzta sēta. Šis bērs ir bijis kopš bērnības. Mēs viņā karājāmies, mēs viņā tur ložņājām, mēs viņā ko tikai nedarījām. Viņā ir braukušas iekšā mašīnas. Un kas tik nebija ar šito bērzu? Un strazdu būri, un vēl neskas. Un tagad viņš ir zemē. Saplēšot interneta vadu. Jā. Nu, lūk. Un tagad, kamēr lietas nelīst, bet nu jau līst, mēs viņu zāģēsim kopā. Kaut kā tā, jāņem zāģes kaut kas.
puņķi pa gaisu. Un lietojot brilles, es aizmirsu. Jāuzvelk arī, viss lido acīs. Nu, lūk, kaut kā tā. Kaut ko noķēru. Dabūju baigo sitienu pēc ēdes. Bet kāds brīnums. Koks jau te. Es biju maziņš, viņš bija liels. Es izaugu, viņš vēl joprojām liels. Kaut kas jaudas iekšā bija. Tur vēl strasdabūru, ne jau vienu reizi. Es to sasmēcu, ne, bet ķēdi asināšu. Nu, lūk, nu, kaut kā tā. Vai, kas bija? Kraši kaut kāds interesants notikums. Atbrauca pašvaldības policisti ar visam bāku gumanīm. Teica, kad ierosinās lietu, kad nodarīts kaitējums īpašumam, sačakarēta sēta un viss. Saka, cik jūs esat? Mēs esam 6 gabali. A, kur pārējie saka, hezē? Nu, 6 gabalus mēs nevaram ierakstīt protokolā. Mēs ierakstīsim, cik jūs te esat uz vietas. Es saku, 3. Nu, un karoči rakstīs protokolu. Nu, prasa vai izsauca ugunsdzēsības dienestu. Es saku, viņas nevar sazvanīt. Kā nevar sazvanīt? Es saku, vienkārši, bļēns, trubu neceļ un viss, nu. Jā. Es saku, laikam izsaukumu daudz. Nu, karoči, un tā. Rakstam protokolu, ja kāds sauks man. Nu, lūk, labi, gaidējam tālāk.